Ja runājam par konkrētiem skaitļiem, tad 2007. gadā bija gandrīz 500 akūtas traumas, no kurām apmēram 30% bija darbā iegūtas traumas. Bieži vien ir tā, ka pacients pats bija vainīgs, jo noņēma aizsargu ierīces, jo tāpēc, ka katru reizi cilāt augšā lejā šo zāģa aizsargu vāku, viņam ir apgrūtinoši. Ja? Vieglāk ir bez aizsargu ierīces zāģēt un to darbu it kā padarīt ātrāk, bet līdz ar to tas darbs ir uz pusi nedrošāks. Ja? Tad pirmais, ko varētu lūgt padomāt pašiem darbiniekiem par savu drošību, lietot šīs drošības ierīces. Ne tikai, teiksim, savas ķīveres un brilles, bet arī neņemt no zāģiem tiem paredzētās aizsargu ierīces, aizsargu blokus un tam līdzīgas lietas. Kā arī atcerieties to, ka, teiksim, ja ir tev tik bīstama ierīce, ar ko tu strādā, kad nedrīkstētu strādāt viens pats, jo jābūt ir otram cilvēkam klāt, kurš to var izslēgt. Redziet, ka ir pacienti, kuri nāk tāpēc, ka viņi ir atsūtīti, un ir tādi, kas nāk un grib dabūt rezultātu. Doktor, ko es varēšu izdarīt, ka jūs izdarīsiet šo operāciju? Mēs sakam, tev būs stabils plecs, tu varēsi saliekt elkoni un varēsi kaut kādā fiksētā pozā noturēt dažus priekšmetus. Viņš saka, tas ir tas, ar ko man pietiks. Es varēšu ar to roku piespiest pie sāna baļķi un ar otru zāģēt. Bija pacients no Ogres rajona, kurš strādājot uz ceļa, kaut kādā transportēra lentē tika noraukts augšdēls. Un jau 2 stundu laikā bija pie mums uz operāciju galda. Protams, kad vēl būs ilgs rehabilitācijas periods, būs vēl arī citas operācijas, lai šī roka varētu funkcionēt, jo tādā līmenī noraut ekstremitāti, protams, nevar vienkārši piešķirot sākt darboties. Ja var saglabāt roku, ja viņu var piešūt, ja viņu var daudz maz funkcionāli atjaunot, tas ir daudz labāk nekā nejūtīga protēze.